Sveiki visiem, kas mūs skatās. Šodien ļoti interesanta tēma. Holesterīns, mīti un risinājumi. Par holesterīnu īstenībā ir ļoti daudz dažādu mītu, kā arī daudz dažādu baiļu. Man liekas, pirmkārt, droši vien pēc 50 daudz baidās, ka vispār šāda problēma parādīsies. Citi atkal īsti nesaprot, vai ir labais vai ir sliktais holesterīns, jā, un kā tad tur īsti ir, un vai vispār kaut ko lietas labā var darīt, lai to aizskavētu vai ar to nesaskartos. Nu, lūk, tāpēc šodien mēģināsim lauzt dažādus mītus, kā arī izstādīsim dažādus risinājumus, kā var sev palīdzēt. Nu, lūk, tā kā šī tēma īstenībā bija arī ierosināta no mūsu skatītājas. Tā kā droši, ja jums ir kādas idejas, ka jūs vēlaties, lai mēs pastāstam vairāk par kādu konkrētu tēmu, droši rakstiet, un mēs labprāt arī izskatīsim tieši jums aktuālos jautājumus. Nu, lūk. Tā kā šodien ar mani kopā ir biorezonanses speciāliste Dzidra Drabe. Dzidra varbūt izstāst nedaudz par sevi, Jā, jā, un labi, izdarīšu pārējās lietas, kas ir aktuāls. labi, jā. Tātad mani sauc Zidra Drabe un esmu arī biorezonanses speciāliste, kura ir certificēta, lai varētu konsultēt un skaidrot biorezonanses testus, kas tiek veikti ar šiem web wellness aparātiem un arī ar skeneru aparātiem. Un arī konsultēt, varbūt kādas programmas labāk lietot un katram mājās, bet to arī var katrs pats izvēlēties, varbūt šīs programmas, bet varu arī sniegt šādas konsultācijas. Un kā tad es nonācu pie biorezonanses aparātu lietošanas vai izmantošanas? Jau daudzus gadus atpakaļ es gribēju saviem pacientiem ne tikai lai veiktu ārstēšanu, lai ātrāk izārstētu un novērstu tātad šo saslimšanu, bet arī meklēju iespējas, kā iegūt labākus rezultātus, lai ārstēšana noritētu ātrāk šis atveseļošanās periods, un arī, lai organisms pēc tam nostabilizētos un atjaunotu savus dabīgos spēkus, atjaunot savu dabīgo vesela organisma stāvokli. Un tad arī uzzināju par šādiem biorezonanses aparātiem, ar kuru palīdzību mēs varam gan arī profilaktiski jau novērst saslimšanu, lai nemaz nenonāk līdz ārstēšanai, gan arī pēc tam, lai ātrāk varētu atveseļoties. Un, protams, ka biorezonanses aparāts strādā gan atsevišķi viņus var lietot, gan viņus arī lietojam kopā ar medikamentiem, kopā arī ar ārstu nozīmētām ārstēšanām. Viņi nav kaut kas tāds, ko jānostāda pretī ārstēšanai, bet viņi ļoti labi sadara kopā, gan tātad lietojot šo biorezonanses aparātu, kad mēs nemaz nenonākam līdz saslimšanai, vai arī, ja esam nonākuši līdz saslimšanai, tad lietojot šos aparātus, mēs, protams, ātrāk atgūsim gan veselību, gan varbūt arī varēsim novērst to, ka mums būtu visu mūžu jādzer kādas zāles, un mēs bez tām nevaram iztikt. Pati sev arī pirms šiem daudziem gadiem, vairāk kā 10, kad man bija ļoti augsts asinsspiediens, ar ko es dzīvoju vairākus gadus, tur 186 uz 100, ar šiem aparātiem pamazām sakārtoju asinsspiedienu, atgriezu redzi, kas ar vecumu sāka pasliktināties, un jau vajadzēja meklēt pirmās brilles, un tādā krēslas laikā, vai tā, kad sāk palikt tumšāks, bija ļoti grūti arī gan braukt ar mašīnu, gan kaut ko redzēt, jo redzes pasliktinājās. Bet lietojot šo biorezonanses aparātu, lai balansu tieši, redzes atjaunojās, nostiprinājās, un vēl joprojām man nav vajadzīgas brilles, kaut gan jau ir tāds vecums, ka lielākā daļa brilles izmanto un nevar redzēt. Gribu pateikt, ka esmu ļoti priecīgi ieejot veikalā, ka var salasīt ar sīkiem burtiņiem rakstīto, kas ir uz šajā anotācijā preces. Jā, tagad
varbūt Inga, tu iepazīstinās sevi. Jā, paldies, Dzidra. Man liekas, vienmēr patīkami un interesanti tevi klausīties ar taviem dzīves pieredzes stāstiem, vai ne? Jā, sveiki visiem. Mani sauc Inga Kals, un es ar biorezonanses ierīcēm saskāros vairāk nekā 5 gadus atpakaļ saistībā tieši ar manu veselības problēmu, kas ir tieši migrēns, kas ir ļoti, ļoti spēcīgs galvas sāpes. Un, jā, tā kā es ne tikai sakārtoju savus migrēnu jautājumu, bet arī ļoti daudz citus veselības jautājumus. Tiesa gan holesterīns nav patreiz, jāsaka, mana problēma, bet tā kā man ģimenē daudziem ir, varētu teikt, iedzimts, ja, šis paaugstinātais holesterīns, tad, protams, arī tas mani satrauc, ka es varētu ar to saskarties, un jebkurā gadījumā šī tēma priekš manis ir aktuāla, bet tā kā es esmu redzējis ļoti daudz savus klientus, kas lieliski sakārto asinsspiedienu, jā, tad, kam ir bijis paaugstināts asinsspiediens, kas saistīts arī tomēr bieži vien arī holesterīnu, tāpat tās arī aritmijas jautājums. Patiesībā ļoti labi atjauno pareizi šo sirds un asinsvadu sistēmas darbību, kā arī, protams, mēs varam kārtot aknu darbību, holesterīnu, arī programmas speciāls ir. Bet šodien, kā saka, par risinājumiem mēs stāstīsim pašās beigās. Varu parādīt sākumā, varbūt, lai būtu cilvēkiem izpratne. Tie, kas skatās mūsu pirmo reizi, ja, šis ir testēšanas aparāts, ar kuru mēs varam notestēt. Ja. Dzidrai ir jaunais, man ir tāda vecāks modelis, ja, bet ne stipri sliktāks. Arī milzam daudz informācijas, ko mēs varam notestēt ar šo aparātu mājās. Ļoti vienkārši izlasām informāciju un arī, protams, mēs varam skatīties, kas mums ir ar holesterīnu. Ja? Tad viņš palīdz arī to apskatīties. Vēl ir arī tāda terapijas ierīce, ja, ka nav tikai tā, ka mēs atrodam cēloni un problēmu, ja, bet mēs varam arī risināt. Jo bieži vien mēs aizējam pie kāda speciālista, problēmu mums atrod, bet īsti risinājuma nav. Lūk, un tāpēc ir arī terapijas ierīce, ar kuru mēs varam pakāpeniski sakārtot organismu atpakaļ. Respektīvi, tās nav zāles, ja, tā nav ārstējoša ierīce, bet tas ir ierīce, kas atjauno pareizu organismu darbību. Ja organisms strādā pareizi, tad līdz ar to viņam nav iemesla ražot holesterīnu. Ja pārāk daudz, šajā gadījumā es domāju to slikto holesterīnu. Ja? Un līdz ar to, ja organisms atkal tiek sakārtots pareizi, mēs esam veseli un līdz ar to arī mums nekādu citu problēmu vai vainu nevajadzētu būt. Bet šodien mēs, protams, skatīsimies smalkāk. Tas tādam nelielam ievadam. Lūk, ja jums ir kādi jautājumi semināra gaitā, droši rakstiet jautājumu formā zem video vai rakstiet man vai Dzidrai individuāli. Mēs labprāt arī atbildēsim uz jums interesējošiem jautājumiem. Tā kā es ceru, ka jums šodien būs ļoti saistoši. Ja, es došu vārdu Dzidrai. Droši vien, ka Dzidra varam uzlikt prezentāciju, ko tu saki par to. Jā, es domāju, ka varam uzlikt prezentāciju. Un sākšu jau arī tā kā ievadā runāt par to, ka tagad jau mēs visi zinām, ka ja analīzēs parādās paaugstināts holesterīns, tad, protams, ka visi uzreiz tam pievērš uzmanību un ir satraukušies un iet pie ārsta un prasa, ko darīt, un ārsts arī paskatās, ja šis holesterīns ir augsts, tad nozīmē arī medikamentus, jo paaugstinās holesterīns, šis ZBL saucamais, viņš ir tiešām ar tādu risku, ka var veidoties dažādi arī insulti, infarkti, ateroskleroze, tātad šie asinsvadi būs pildīti, var pildīties ar holesterīnu, un tā varētu būt nopietna problēma. Un tāpēc arī cilvēki ļoti satraucās, bet tad no otras puses saka, klausās, citi saka, ai, tas nav nekas, tas tāds sīkums, un kā tad tur īsti ir? Jo ārsti, kardiologi tagad jau iesaka pat noteikti holesterīnu bērniem jau sākot no 12 gadu vecuma, lai redzētu, vai šis augstais holesterīns varbūt jau ir, viņš arī iedzimst tieksmi uz paaugstinātu holesterīnu. Un, jā, ir tā, ka ir paaugstināts holesterīns gan cilvēkiem ar lieko svaru,
kas liktos dabiski, gan arī cilvēkiem, kuriem pat ir pazemināts svars, bet šis holesterīns arī šādiem cilvēkiem var būt paaugstināts. Un tad liekas dīvaini, kā tas tā, jo cilvēks, kam nav liekais svars, pat pazemināts, kāpēc viņam ir paaugstināts holesterīna līmenis asinsvados. Tāpēc arī šī prezentācija, kur nedaudz parunāsim, kas tad tas holesterīns tāds īsti ir. Skatāmies nākošā slaidā. Jo mēs īstenībā par holesterīnu varam teikt, ka holesterīns mums ir nepieciešams. Mēs bez holesterīna īsti pat nevarētu iztikt, nevarētu dzīvot, jo visu šūnu apvalciņā, tātad šis šūnapvalks, kas aizsargā šūnu no apkārtējās vides, trešdaļa apmēram ir holesterīns šajā šūnapvalkā. Līdz ar to viņš ir ļoti vajadzīgs. Tāpat arī nierēs atrodas ļoti daudz holesterīna, ir nervu šūnās. Mēs bez viņa nevaram iztikt. D vitamīnu sastāvā arī ir holesterīns. Un, ja mēs varbūt ļoti lietojam šos holesterīnu samazinošos medikamentus, statīnus un pārējos, tad ir arī problemātiski ar D vitamīnu. Jo tomēr D vitamīna sastāvā ir nepieciešams holesterīns. Tāpat daudzu hormonu sastāvā ir diezgan daudz holesterīna, sevišķi dzimuma hormoni, virsnieku hormoni, kas, zinat, ir stresa hormoni, un arī ir tādi laimes hormoni kā serotonīns un pārējie, kuru sastāvā arī ir holesterīns. Tā tad viņš mūsu organismā ir nepieciešams. Un arī tāpat žultskābju izejviela un vēl kaut ko. Kāpēc mēs runājam par to, ka mums ir jāsamazina holesterīns? Varbūt, ka viņš mums ir nepieciešams un tas nerada problēmas. Bet mēs varam pastīties nākošajā slaidā par to, kāpēc mēs uztraucamies, ja asinīs parādās paaugstinās holesterīna daudzums. Jo no šāda paaugstināta holesterīna veidojas, protams, ateroskleroze, var attīstīties asinsvados, un holesterīns var nogulsnēties asinsvadu sieniņās, un līdz ar to, iedomājieties, asinsvads ir tā kā caurule, un aizķepina šo cauruli, līdz ar to asins plūsma, grūtāk viņai tikt cauri, un samazinās asins riņķošana, līdz ar to samazinās arī asins piegāde dažādiem orgāniem, audiem, un sākas arī šis skābekļa bats audos, un var veidoties pat infarkti un insulti. Un arī, ja nogulsnējas sirdi somiņā, un sirdī šis holesterīns muskulī, tad arī sirds muskulis kļūst vājāks, un viņš vairs nespēja tik labi darboties. Līdz ar to patiešām, ja holesterīns ir paaugstināts asinsvados, tad mums kaut kas ir noteikti jādara. Mēs nedrīkstam dzīvot ilgi ar paaugstinātu holesterīnu, jo tas var radīt ļoti lielu risku veselībai. Un cilvēkiem, ja ir paaugstināts holesterīns asinsvados, kas tātad aizķepina asinsvadus, protams, samazinās asins piegāde orgāniem, un cilvēks kļūst miegains, flegmatisks, viņš ir noguris. Un holesterīns lielāko daļu tomēr rodas no dažādiem cukuriem, ko mēs apēdam. Paskatāmies nākošajā slaidā, kurus vairāk ēdienā holesterīns ir. Tātad holesterīns, lai cik nebūtu dīvaini, vairāk ir lielopu taukos nekā cūku taukos, tieši holesterīns. Un, kā visi zina, tur, protams, traknie sieri, sviests, krējums, olu dzeltenums, tur visur ir holesterīns. Bet, ja viņš mūsu organismā izmantojas, tad viņu nevajadzētu no viņa pilnīgi atteikties. Jo holesterīns tikai 10 līdz 20% mēs uzņemam ar ēdienu. Tā vajadzētu tam būt. Dienas norma ir holesterīnā 1 līdz 2 grami, bet ar ēdienu mums jāuzņem 0,2 grami. Un tad nevajadzētu būt problēmām. Ja mēs ilgstoši uzņemsim
ēdienu ar lielu holesterīnu daudzumu, daudz cukuriem, nu tad organisms viņu, protams, nevarēs neutralizēt un pārējo, kas būs tā kā paliks pāri no tā, kas nepieciešams, viņš var sākt arī nogulsnēties asinsvados. Bet lielāko daļu holesterīnu mūsu organisms veido pats no dažādām vielām, kas jau mūsu organismā ir. Aknās, paskaties nākošajā slaidā, aknās, arī zarnās un kuņģī un dažādos orgānos holesterīns pats veidojas, sintezējas, jo, kā mēs redzējām pirmajā slaidā, holesterīns mums ir vajadzīgs. Mums viņu nevajadzētu pārāk daudz asinsvados, bet bez viņa mēs nevaram iztikt. Tāpēc arī organisms viņu ražo. Un kas tad veicina to, lai holesterīns veidotos vairāk nekā nepieciešams? Nu, protams, tad, ja mēs ar ēdienu viņu uzņemam pārāk daudz, tad, ja mums ir kādi traucējumi hormonālajā sistēmā, ja mums nedarbojas normāli tātad šī dzimumsdziedzera, olšūnas, dzemde, nav estrogēnu, nedarbojas vairodziedzers pareizi un nav hormoni, kas kavētu holesterīna veidošanos, un šis līmenis paaugstināts. Protams, pastiprināti viņš veidojas arī cukurslimniekiem, un, ja ir traucēta vielmaiņa. Un šeit mēs atkal nonākam pie tā, ka paaugstināts holesterīns asinsvados, viņš nerodas vienkārši. Tāpat viņam vienmēr ir apakšā kaut kāds cēlonis. Ne tikai ēšana, bet arī organismā, ja ir saslimšana, jau vielmaiņas, kaut kādi traucējumi, vai arī šis cukura diabēts, vai arī hormonālā sistēma nestrādā, tas arī var izraisīt šo nepareizo darbību un pasliktināt veidojas holesterīns. Vēl viens ārstu, mediķu vai atklājums vai uzskats ir, ka holesterīns ir tas, kas mūsu asinsvados aiztaisa ciet mikrotraumas. Tātad asinsvados ir veidojas kaut kādas mikrotraumas. No kurienes viņas? Mikrotraumas veido toksīni dažādi, var izēst asinsvadu sieniņā mazu caurumiņu, kurā varbūt nekas nav tā kā bīstami, ka tur asiņošana, bet ir mazs caurums, vai arī parazīti, jo parazīti, lielākā daļa, gan visi parazīti veic šo ciklu pa organismu, tur no zarnā viņi iekļūst asinsvados, pēc tam pa asinīm ceļo pa mūsu organismu, tad atkal izkļūst ārā no asinsvada. Un, lai izkļūtu iekšā vai ārā, protams, ka viņš rada tādu caurumiņu, izgrauž. Un tad holesterīns ir līdzīgi cementam. Viņš taisa ciet šos caurumiņus. Un, ja mums ir organismā daudz dažādu parazīti vai toksiskas vielas, kas rada daudz caurumiņus, asinsvadi tādi ar caurumiņiem, tad holesterīns piesaist kalcija sāļus. Skatāmies nākošajā slaidā. Tātad, šeit vispirms paskatīsimies, šos parazītus, kādi viņi ļoti daudz, gan vīrusi, gan šie tārpi saucamie, jeb helminti, gan baktērijas, gan vienšūņi. Tie visi tātad ceļo, kā redzat, šis cikls pa organismu, ka viņš ceļo un nepārtraukti rada šādas caurumus. Un holesterīns, piesaistot kalcija sāļus, aizcementē ciet, lai būtu droši, ka asinis nevar izkļūt ārā no asinsvadiem. Un, protams, kā jau varbūt ne visi meistari, bet liek šo cementu vairāk, un tur jau sāk aizķerties arvien vairāk, un veidojas jau liels aizprostojums, veidojas trombs vai panga, kas tālāk jau apdraud mūsu dzīvību, jo viņš jau var atrauties un nokļūt mazākā asinsvadā, to aizprostot, un līdz ar to orgāns nebūs apgādāts ar asinīm, un mēs dabūnam infarktu vai insultu. Paskaties nākošā slaidā. Līdz ar to mēs nonākam pie tā, kas tad būtu darāms šajā problēmā vai šajā gadījumā. Jo, ja mēs pievēršamies medicīnai, protams, ārsti, cik arī klausos no pacientiem, ārsti vienmēr iesaka
izslēgt no ēdiena kartes, tur, nu, katrs ārsts, protams, pēc savas pieredzes iesaka ko citu, varbūt izslēgt tur treknos sierus, treknos taukus vai vēl kaut ko, un ievērot diētu, un gan arī vienmēr nozīmē arī šos statīnus, kurus iesaka šādiem cilvēkiem dzert jau visu mūžu, jo šie medikamenti, jeb statīni, viņi gan samazina holesterīna ražošanu, gan arī viņu sasaista un izved ārā. Bet īstenībā nu, tā nav īsti problēmas risināšana, jo viņš tikai mehāniski samazinās holesterīna daudzumu. Būtu jāmeklē cēlonis, tātad vai nu tie parazīti un kādi parazīti, vai arī hormonālās darbības traucējumi vai kuņģa zarnu trakta darbības. Nu, tātad kaut kas jāmeklē organismā, kas liek šim holesterīnam veidoties vairāk. Jo, kā zinām, holesterīns ir paaugstināts arī ļoti tieviem cilvēkiem. Tātad tas nav tikai ar ēšanu saistīts. Viņš ir saistīts ar kaut ko organismā, kas darbojas nepareizi. Varbūt, Inga, tu vari pastāstīt, ko mēs varam darīt ar šīm ierīcēm, kā mēs varam palīdzēt pie šīs problēmas. Jā. Paldies, Zidra. Jā, es domāju, ka es labprāt padalītos ar savu, kā saka, pieredzi un vārdiem. Ja? Manuprāt, ļoti izsmeļoša prezentācija, un es domāju, ka, ja kādam radās vēl kāds papildus jautājums, noteikti droši rakstiet Zidrai, viņa labprāt atbildēs, jo, protams, ka tad, kad mēs izprotam cēloni, ja, manuprāt, tad arī mēs savādāk skatāmies uz šo problēmu. Jo to, ko es esmu saskārusies ne tikai paaugstināt holesterīnu gadījumā klientiem, bet arī citu dažādu saslimšanu gadījumā, ka cilvēki īsti neapzinās, kas ar viņiem notiek. Ja? Viņiem ir paaugstināts holesterīns, ja? Viņi sāk dzert šīs zāles, ja? Lai kā saka, izdzīvotu, bet viņi īsti neapzinās, ka tas ir ceļš vienā virzienā. Ja? Ja mēs dzeram tātad zāles, lai samazinātu holesterīnu, mēs nerisinām cēloni. Ja? Un es apzinos, es pat kādreiz ar tādu biju, ja? Kad īsti nesaprotam to, kad tas nerisina īsti līdz galam problēmu. Problēmas tikai vairosies. Jo jebkas, kas mūsu organismā nenotiek kā vajag, ir signāls, ka mums ir kaut kas jāsakārto, jāpalīdz savam ķermenim, ka viņš vairs netiek galā ar to, kā saka, uzdevumu, ko mēs esam uzlikuši. Un bieži vien mums trūks vienkārši izpratnes, ja, kā tad palīdzēt savam ķermenim. Nu, lūk, jo dzerot zāles, jā, tas ir variants. Un, protams, katram ir jāizdara sava izvēle, kā viņš vēlās dzīvot, ja, un nodzīvot šo mūžu. Bet mans uzdevums, es pat esmu izgājis cauri tam ar migrēnām, un ne tikai, ja, kad izskaidrot cilvēkiem tie, kas tā kā grib sadzirdēt, ja, ka ja mēs neko nedaram ar savu ķermeni un turpinam vienkārši dzert zāles pret holesterīnu samazinātu, kā saka, to tehniski, jā, tad gala rezultātā katrām zālēm ir blaknes. Jā, tas nozīmē to, ka cieši aknas, cieši nieres, jā, cieši gremošanas sistēma, atkal katrām zālēm ir savas blaknes. Jā, īstermiņā forši mēs risinam situāciju, bet ilgtermiņā es uzskatu vienmēr mums jādomā par to, kā sakārtot savu ķermeni, kā palīdzēt, kā atbalstīt, jā, kā atjaunot. Nu, lūk, jo savādāk būs tā, ka mēs, kā sakam, dzersim, lai samazinātu holesterīnu, un rezultātā sāksies citas cibeles ķermenī, jā, un atkal būs vajadzīgs jaunas zāles, un parasti holesterīns iet kombinācijā ar paaugstinātu asinsspiedienu, tiklīdz sākās sirds problēmas, tā sākās mums arī visādas tur depresijas, jā, kas iet kombinācijā, un tie, kas nezina, ka sirds un asinsvadu saslimšanas, tas ir numur 1 pasaulē nāves cēlonis, ja, tad tas ir ļoti, ļoti būtisks signāls no mūsu ķermeņa, kad ir tiešām kaut kas nopietni jādara. Un tas, ko arī Zidra stāstīja, ka arvien jaunākiem bērniem ir šī tendence jau ar uz to paaugstināto holesterīnu, ja, un šeit mēs atkal skatāmies jau, es sev pierakstītāji izšķirt vairākus tos virzienus, ja, tad viens cēlonis tā ir pārēšanās.
Mēs pārādam taukus, mēs pārādam cukuru, ogļhidrātus, ja? Jo mums tas uzturs tagad ir tāds, kāds viņš ir. Un bērni, protams, arī ēd ļoti, ļoti neveselīgi lielākā daļa. Ja? Sākumā ķermenis cenšas to cīnīties, ja? Tad viņš, kas saka, risina, un tad, kad vairs nesanāk atrisināt, ka jau ir par daudz un ilgstoši, tad sāk buksēt šī sistēma, sāk parādīties paaugstināts holesterīns. Ja? Un ko tad darīt tajā gadījumā, ka mums ir ļoti grūti kontrolēt šo pārēšanos? Ja? Un tas, kas man ļoti patīk šajā terapijas ierīcītē, ja? Kas ir Life Balance, ir apetītes regulēšana kā programma. Ja? Tad, ja jums ir šīs, kā saka, jau pārēšanās sindroms, ka jūs nevarat sevi piesātināt, ja? un gribās visu laiku ēst, un es apzinos, ja? Ka pie mūsu kārdinājumiem pasaulē ir tik ļoti grūti apstāties, ja? Un sevi disciplinēt, tā motivācija zūd ļoti ātri. Tāpēc ir apetītes regulēšanas programmas, kas ļoti labi strādā. Ja? Arī bērniņiem viņas var uzlikt, pat nesakot, uzlikt un vienkārši mēģināt palīdzēt regulēt šo sāta centru, ja? lai ātrāk ķermenis adaptētos un saprastu, ka viņam nevajag tik daudz pārēst. Ja? Tas ir tāds savu veidu neliela tāda mānīšanās, ja? Bet tīri objektīvi tas strādā. Tāpat tās, protams, ļoti bieži esmu novērojis, ka pārēšanās notiek tāpēc, ka mums pietrūkst kaut kādi būtiski vitāli vitamīni vai minerālvielas vai aminoskābes, ja? Un tad mums nāk talkā šāda veida aparāts, kad ar testēšanu, tad notestējot savu ķermeni mājās, jūs varat redzēt, kādi vitamīni jums trūkst, minerālvielas vai aminoskābes. Ja? Protams, tālāk jau runāt ar speciālistu, kas jums palīdzēs sagatavot, kādus vitamīnus jums labāk uzņemt un kādās devās, ja? Vai pārbaudīt vēl papildus klāt asins analīzēs. Kaut gan asins analīzēs parādās deficīts, ka jau viss ir ļoti slikti, ja? Es domāju, Dzidramam piekritīs, ja, ka bieži vien nemaz tā nav, ka saka, ka tas deficīts jau rodās pirms analīzēs tas parādās, vai ne? Jā, un arī ļoti dārgi ir noteikti visus vitamīnus, visas minerālvielas, aminoskābes. Tās ir ļoti lielas tad izmaksas, ja grib visu tā kā redzēt šo ainu. Jā. Jā, tieši tā. Un tāpēc ar to ir ļoti labi, ka jums ir šāda veida testēšanas aparāts. Ja? Dzidrai ir jaunais, ja, kur iekšā ir minerālvielas, manējā ir tikai vitamīna un aminoskābes. Ja? Bet arī tas ir ļoti būtiski. Ja? Un es zinu, ka ja kaut kas organismā trūkst, viņš var visu laiku prasīt papildus ēst, bet patiesībā viņš, kas saka, dod signālu, ka man trūkst kaut kādas vielas, ja? Un mēs vienkārši ēdam, bet ēdam to, ko vajag, ja? Tāpēc tas var būt arī viens no cēloņiem, kā to var risināt, ja? Tad mēs varam ar testēšanas ierīci ļoti labi to apskatīties. Un trešā lieta, ko Dzidra minēja, tie ir tie saucamie mikroorganismi, jeb parazīti, kas rada tādu bojājumu šajās asinsvadu sieniņās, un rezultātā mēs skatījāmies ļoti sen, agrāk mums bija arī tulkots lekcijas no kardioloģijas, kura tieši arī ar saviem pacientiem strādājot, ja, bija konstatējusi tieši ļoti daudz šo cēlonu un palīdzējis risinājis ar šīm modernajām ierīcēm klientiem šo problēmu. Ja? Un kas ir ļoti labi, ka šajā ierīcītē iekšā ir divi veidi antenes. Viena ir tātad atjaunojošā, harmonizējošā, kas harmonizē organismu pareizu darbību, un otra ir antiparastārā. Antiparastārā antena tātad ir noteikts frekvences viļņi, kas tiek sūtīti, lai iznīcinātu konkrēto parazītu, ja? Bet nekaitē jūsu ķermenim, tāpēc, ka viņu frekvence ir citādāka nekā cilvēka frekvence. Lūk. Un tad var strādāt, protams, vienkārši, pēc vispārējām programmām, tur vispārējie vīrusi, ja, vispārējās tur baktērijas ir, teiksim, iekšā iebūvēts. Bet, ja ir šāda veida testēšanas ierīce mājās, ja, tad var notestēt un redzēt konkrēti, kādi parazīti ir, un konkrēti piemeklēt programmas viņiem šajā ierīcītē, ja. Un tātad pēc kāda laika, jo, protams, tas nenotiek vienā dienā, ja tīrīšanas programmas iet vismaz 30 dienas, vidēji, ja citas arī 60 dienas,
lai kārtīgi iztīrītu šos mikroorganismus ārā no ķermeņa, un jūs pēc cikla varat atkal notestēties, redzēt, cik liels progress ir bijis. Ja? Tad vai jums vajag atkārtot ciklu, vai tomēr, kā saka, ir izdevies ar pirmo reizi. Ja? Tas ir fenomenāli, tāpēc, ka ir ļoti daudz parazīti, pret kuriem vienkārši nav analīžu, kā viņus noteikt. Tas ir viens, ja? Līdz ar to rietummedicīna ar to, kā saka, nerisina, tāpēc, ka nav veids, kā to noteikt, ja? Protams, tas nenozīmē, ka mazāk kaitējumu viņi rada. Ja? Un šeit tas ir ļoti labi, ka testēšanas ierīce noskanē tieši frekvenci kartotē, ar ko tiek salīdzināts, ja, simtiem tūkstošiem šo parazītu veidu, un jums ir iespēja jau saprast un atrast cēloni, kas bieži vien ir bijis tas sākums ja, tai problēmai. Nu, lūk. Otrs gadījums, otrs cēlonis ir, kad jums jau ir saslimšana. Ja, tad jums ir saslimšana, viens no variantiem tātad ir cukuru slimība, ja, tad ir jau ilgstoši bijis ķermenis novājināts, kā rezultātā ir iestājusies saslimšana. Ja. Šeit, kas ir jāsaprot, šī nav ierīce, kas ārstē. Ja? Tad šī ir ierīce, kas atjauno pareizu organismu darbību. Bet ja mēs saprotam, ka slimība rodās no tā, ka kaut kas ķermenī nestrādā pareizi, vai tas ir orgāns vai sistēma, vai kaut kādi vairāki orgāni un sistēmas, ja? Vai kāds apgrūtinājums parazīts klāt. Ja? Tad atjaunot pareizi šo orgānu sistēmu darbību, plus atbrīvoties no konkrētiem parazītiem, ja, tad ir iespēja atkal ķermenim pareizi strādāt, līdz ar to sakārtoties un būt veselam. Protams, jo ilgstošāk jums šāda veida saslimšana ir, jo grūtāk organismam atgriezties pareizā darbībā. Ja, tad, jo vairāk šo deģeneratīvo izmaiņu notiek ķermenī. Tāpēc, jo ātrāk jūs sāksiet, jo lielāka iespējamība atjaunot pilnībā organismu darbību. Protams, ja ir ļoti, ļoti deģeneratīvas izmaiņas, ja, kompānija saka, ka var būt situācija, ka tas nav iespējams, bet var samazināt šo pasliktināšanās procesu, ja, tad palēnināt. Un te arī ir dzīves gadi. Ja? Un kas ir ļoti labi, kad aparātu lietot var kopā ar medikamentiem, līdz ar to un tas noteikti ir jādara, ja jums ir tāda jau saslimšana, un jums nekādā veidā, kā saka, savu galvu nevajadzētu pašārstēšanās veikt, ja? Bet kopā ar ģimenes ārstu vai ārstējošo ārstu viņš redzēs ik pa laikam pārbaudot analīzēs, ka jums uzlabojas rādītāji un pakāpeniski varēs samazināt saudzīgu šo zāļu devu, līdz jūs varēsiet atgriezties pilnībā veselā stāvoklī. Ja? Piemēram, arī tāda situācija kā vielmaiņas traucējumi, hormonālie traucējumi, ja? Arī tas atkal ir saistīts ar mūsu iekšējiem orgāniem un sistēmām, kas to visu regulē. Ja? Līdz ar to atkal mēs varam strādāt, lai atjaunotu šīs sistēmas ar terapijas ierīci un pakāpeniski sakārtot, ja, mūsu organismu, kā arī, protams, stress. Ja, kā blakus faktors, šeit ir arī ļoti daudz antistresa programmu iekšā, kas līdzsvaro nervu sistēmu, kas palīdzēs jums vieglāk adaptēties un tikt pāri šiem stresiem, un arī līdz ar to organismu atgriezties atjaunošanās stadijām. Ja, jo tad, kad mēs esam stresā, organisms nesaprot, ka vajag atjaunot resursus, viņš strādā izdzīvošanas režīmā, līdz ar to izdala dažādus hormonus, vielas un visu kaut ko, kā rezultātā atjaunošanās praktiski nenotiek. Tāpat tās arī tādas lietas kā aknu darbības traucējuma gadījumā, ja, arī ir iespēja, kā saka, sakārtot atpakaļ pareizi šo orgānu darbību. Kas ir unikāli? Reizēm ir tā, un ko mēs arī ar Dzidru, es domāju, Dzidru man nepiekritīs, ja, kad ir cilvēki, kuriem strādā viss ļoti labi, bet ir cilvēkiem, kuriem iet lēnāk tas progress lietojot šīs ierīces. Ja? Un tad ir ļoti labi, kad ir testēšanas ierīces mājās, ja? Jo reizēm tie cēloņi un tā kombinācija ir tik specifiska, ja? Jo mēs jau katrs sadzīvojam pa dzīvi visu kaut ko, ja ieskaitot ceļojot pārzemēm, tad var notestēt, ja, savu ķermeni, un kompānija ir tāda unikāla lieta, kā ierakstīt autokompleksu. Autokompleks tātad nozīmē to, ka testēšanas ierīce, kas apstrādā miljoniem jūsu datu, ja, par jūsu ķermeni, aptuveni 3600 punktus izskanē viena testa laikam,
apstrādā šos datus, un mākslīgā intelekta programma, kas strādāja, lai apstrādātu šos datus, izkalkoja labāko iespējamo algoritmu, lai atjaunotu jūsu ķermeņa darbību. Nu, lūk, un tad, piemēram, jūs ierakstat autokompleksu šādā ierīcītē un vienkārši lietojat viņu, jā, dzīvojat, darat, strādājat, sportojat, darat visas savas lietas, un lietojat šo ierīcīti, un viņi regulē atpakaļ jūsu ķermeņa darbību. Tad pēc kāda laika jūs uztaisat atkal testu, viņa nolasa jaunos parametrus, kas ir uzlabojies, kas ir mainījies, analizē, salīdzina, un atkal jūs ierakstat autokompleksu iekšā šajā ierīcītē un atkal regulē tālāk savu ķermeni atpakaļ. Ja? Nu, līdzīgi tas būtu tā kā iet pie individuāla fizioterapeita, kurš visu laiku, kā saka, jums tur piekoriģē visu, bet tas ir ļoti, protams, vienkāršot. Šī ierīcīte ir tā, kā jums uz jūs strādāt aptuveni 30 speciālistu komisija, varētu teikt tā, ja, kas visu laiku jūs analizētu un mēģinātu sakārtot atpakaļ. Nu, lūk, tā kā ierīces ļoti unikāls, man liekas, ka ļoti parocīgs vienkāršam cilvēkam lietošanai, un ja ir kādi jautājumi, droši rakstiet man vai Dzidrai, prasiet, un mēs labprāt arī atbildēsim, jo to, ko es varbūt pēdējo teikumu gribēju pateikt, ka es visu laiku saskaros to, ka cilvēki tad, kad viņi iegādājās vai atrod mani internetā, viņi saka, nu, tik maza informācijas, kāpēc jūs tik maz par to runājat? Man liekas, mēs jau tik daudz runājam ar Dzidru, ja katru nedēļu mēs izējām tiešraidē un stāstam un runājam, bet no acīm redzot, tā informācija tik ļoti neapstaigā. Tā kā, ja jūs mums skatāties, un tev tāpat kā man patreiz nav ar holesterīnu problēmas, jā, bet nekad jau mēs nevaram zināt, jā, tad padalies savā joslā ar šo video, jo iespējams, ka kādam citam tā ir ļoti aktuāla tēma, un viņš šo informāciju ļoti, ļoti meklē, jā, bet līdz šim vēl nav saskāries, tā kā varbūt noderēs. Nu, jā, Dzidra, varbūt tev kādi piemēri ienāca prātā, kad es stāstīju, ko tu gribi padalīties. Nu, jā, viens gribēja, Inga, tu jau teici, bet gribēja arī uzsvērt, ka šajā testā parāda arī paaugstinātu tātad šo lipīdu daudzumu un parāda arī, ja ir sliktais holesterīns. Tur tieši tā ir rakstīts, ka ir paaugstināts augsts līmenis, un līdz ar to mēs arī ātrāk to varam ieraudzīt jau arī bez laboratorijas datu veikšanas. Vēl gribēju teikt, ka jo ātrāk mēs sākam lietot šādu biorezonanses aparātu, šādu sistēmu, jo tas labāk arī strādā un arī mēs nesaslimstam, varbūt nenonākam pie tā, ka ir tik hroniskas vainas, kuras vairs nav iespējams īsti pat labot, jo viņas jau ir sen krājušās, jo mūsu organisms tāds, ka viņš neparāda, kamēr jau līdz tam pēdējam robežai, kamēr glāze pilna, un tad līst pāri, un vairs saglābt ir grūtāk. Esmu arī ar to saskārusies, ka reizēm iegādājoties šo aparātu, un cilvēks saka, nu viņš tur slikti jutās, un tas, un tas, un tā, un sāk lietot, un taisa tests, un izskatās, ka tie testi paliek sliktāki, bet īstenībā tas organisms ceļ augšā to, kas tur ir apakšā bijis noslēpts, ko cilvēks nav jutis un ko ar pirmā testā pat īsti nav viņš parādījis, jo viņš ir tik dziļi jau mēģina iepakot kaut kur iekšā līdz tam sprādzienam, ka viņš no sākuma liekas tā, bet pamazām, ja cilvēks lieto pacietīgi, pastāvīgi un tiešām šie autokompleksi, kad arvien vairāk testā atrod to pamatcēloņus, kas ir jāizlabo un ieraksta aparātā un lieto, organisms sakārtojas. Viņš sakārtojas ar laiku. Cita problēma, kas tur ir tāda nesenāka, viņi sakārtojas ātri, jau uzreiz, bet tāda, kas ir ilgstošāka, viņi sakārtojas pamazām. Piemēram, pirms 6 gadiem arī bija man alerģisks klepus pie gan jebkurām smaržām mākslīgām vai vēl kaut kā. Bija tā, ka nevarēja apstāties klepot, un tad, protams, uzliekot alerģijas programmu apstādināja, bet tagad pēdējā laikā, jau kādu gadu, man ļoti reti, kad ir šāds klepus. Tātad, kārtojot savu organismu, es sakārtoju arī šo problēmu, kaut gan varbūt nestrādāju tieši uz to problēmu,
bet veicot testus un lietojot programmas, tiek sakārtots tieši atjaunots dabīgais organisma stāvoklis. Tāpēc arī varbūt cilvēkiem, kas varbūt domā, man nekas nekaiš, man nekā tāda nav, kamēr aiziet uz analīzēm un parādās, ka ir tomēr viss kaut kas apakšā, iekšā varbūt nejūt ar sajūtām. Vajadzētu jau ātrāk šo ierīci lietot, lai es nenonāktu līdz saslimšanai, kad ir šis sprādziens, kad iet pāri malām glāze. Un, kā jau Inga minēja, tad, ja ir augsts holesterīns jau atklāts un ārsts nozīmē šos statīnus, šīs zāles, tad noteikti vajag klausīt ārstam un ar šīm biorezonances ierīcēm paralēli meklēt cēloni un paralēli strādāt uz to, lai sakārtotu organismu. Blakus zālēm nekādā gadījumā nevajag uzreiz teikt, nē, es nedzeršu zāles, es tikai tos aparātus. Tā tas nestrādā. Aparāti palīdzēs sakārtot, lai ar laiku nevajadzētu vairs šīs zāles. Ja jūs nebūs varbūt šāda aparāta vai tā, nu, tad iespējams jums jādzeras tādas zāles līdz mūža galam. Arvien vairāk, līdz ar to es domāju, ka ir izdevīgāk ieguldīties tajā, lai šī veselība sakārtotos, un mums nevajadzētu medikamentus. Jo, kā zinām, medikamenti paliek dārgāki, arvien dārgāki, un tās ir liels slodzes sevišķi cilvēkiem, kas jau gados, un ja viņiem vēl jāpērk, jāizdod medikamentiem, nezinu, cik 100 aptiekā mēnešu laikā, tas nav to vērts. Tādas ir manas domas, jā, un kā Inga teica, rakstiet vai man kādu jautājumu, ja gribat vēl uzdot, rakstiet Ingai, un es ceru, ka jūs sapratāt no tā, ko arī stāstīju, ka holesterīns mums ir nepieciešams, bet tad, ja ir kaut kādas problēmas veselībā, izmaiņas tieši orgānu darbībā, tad šis holesterīns kļūst slikts, un viņš mums rada problēmas. Jā, Inga. Jā. Man uzreiz radās tāda sajūta, ka jāpastāsta arī uz tādu jāatbild jautājumu, ka vai es mācīšu lietot pareizi šo ierīci. Ja? Mēs ar Dzidru jau vairāk gadus atpakaļ ļoti daudz strādājam pie apmācību materiāliem, lai palīdzētu jums lietot šīs ierīces maksimāli efektīvi. Ja? Un līdz ar to tas, kas ir mūsu liels bonus, mūsu klubdarbs, ja, kad tie, kuri iegādājas ierīces caur mani vai caur Dzidru, saņem bonusā šos apmācību materiālus, kas iepriekš bija pa maksu. Tātad par testēšanas ierīci tās ir 12 lekcijas moduļi, kur ir ļoti daudz praktiskās pieredzes, stāstīts, skaidrots, kā testēšanas ierīces jālieto, iespēja uzdot mums jautājumus, ja? Kas, manuprāt, ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgi, sevišķi, ja esat cilvēks, kas varbūt palīdz citiem cilvēkiem, ja kā speciālists strādājot, arī tad var izmantot šīs testēšanas ierīces, palīdzēt uzlabot šos rezultātus saviem klientiem. Kā arī, protams, kad par terapijas ierīci, ja, tad arī mums ir apmācību materiāli, ja, video lekcijas, izdeles materiāli, ko lietot, ko jūs varat tad apgūt padziļināti maksimāli labāko, ko mēs esam salikuši kopā no visa, ko mēs esam klausījušies, mācījušies, ja, kā arī kas saka, tekstisko informāciju, visu iespējamo labāko. Kā arī, protams, mēs esam jums kā konsultanti, ja kāda sāpe vai kāds jautājums, vienmēr varam palīdzēt. Tāpatās arī, ko es vēl klāt gribēju minēt, ka cilvēkam liekas, nu labi, es to holesterīnu tagad atrasināšu, ja, un ko tam man tālāk ar tām ierīcēm darīt. Patiesībā ir tā, ka šīs ierīces, viņas var izmantot tik dažādās situācijās, ka, ticiet man, viņas visu laiku tiks izmantotas, ja, jo noskaņojums mums mainās, ir sevišķi sievietēm, ir augšā lejā, ja, sevišķi ar hormonālām izmaiņām, ja, noteikti līdz kādiem gadiem 60 stabili, ja, šīs ierīces var regulēt noskaņojumu, šīs ierīces var regulēt hormonālo sistēmu, šīs ierīces var palīdzēt pret stresu, tad samazināt stresu, ja, līdzsvarot nervu sistēmu.
Tāpatās mums ir visādas pārēšanās, gremošanas, caurējas aizcietējumi. Arī šīm lietām jūs varat ikdienišķi lietot šīs ierīces, ja, kas palīdz dabīgā veidā sakārtot to atpakaļ. Tāpatās, protams, mēs dzīvojam tādos platumgrādos, kad ir visādas vīrusu saslimšanas, ja, ziemas, ja, pavasari, rudeņi, kad mēs esam jūtīgāki. Arī pret to, ja, tad ir dažāda antiparastā iedarbība vai tiem pašām iesnām, klepiem, pret parazītiem, kā arī, protams, vasarās ir dažādi gadās arī apdegumi un vēl visādi brīnumi, jā, arī tam ir visādas programmas, jā. Arī atstiņām ir programmas, jā, tā kā patiesībā viss, kas ir ar mūsu ķermeni saistīts, jā, visam ir dažādas programmas, ko var līdzsvarot, atjaunot, ja, ne tikai samazināt, ja, bet var līdzsvarot. Piemēram, citiem ir vajadzīgs līdzsvarošanas princips, ja, citam vajadzīgs paaugstināt kaut ko. Ja, tad atkal ir iespēja strādāt ar šāda veida ierīcēm. Tā kā tas ir ļoti, ļoti unikāli. Kā arī tiem, kuri absolūti negrib tajā visā iedziļināties, ja, un ir iespēja atļauties, var strādāt ar testēšanas ierīci, vienkārši notestējam sevi 1 minūtes laikā. Reku dzirdēju arī ļoti skaista, vēl jaudīgāka ierīce. Ja. Notestējam 1 minūtes laikā un ierakstām 1 minūtes laikā autokompleksu terapijas ierīcē. Liekam summiņā, liekam uz galda ierīci vai kabatā vai kaklā pakaram ir speciāls maciņš un vienkārši lietojam un ierīci, kā saka, strādās priekš tā, lai pasargātu jūs, atjaunotu jūs, sakārtotu jūs, jā, un maksimāli ilgi jūs varētu dzīvot laimīgi un veseli. Tas, manuprāt, ir ļoti būtiski, ja, jo es nezinu, kā jūs, kas mums skatās, ja, bet tad, kad pazaudē veselību, tad tu saproti, ka tas pats svarīgākais, bet, diemžēl, mēs viņu nenovērtējam, mēs viņu lietojam, ja. Un tā, ka viss sāk brukt kopā, tikai tad mēs sākam domāt par to, kāpēc tā notiek, ja, un ko darīt lietas labāk. Tas ir no manas personiskās pieredzes, ja. Nu, lūk. Un tāpēc, jā, gribās pēc iespējas vairāk, lai cilvēkiem ir šāda veida ierīces, lai jūs varat sev palīdzēt, jā, un es esmu ļoti pateicīga kompānijai, ka vispār kaut kas tāds ir pieejams jau tagad, jo kādreiz man likās, ka jāpiet vēl, nezinu, 10 gadu, lai kaut kas tāds būtu, un tā ir fantastika, ka beidzot ir iespēja justies labi un tiešām sakārtot savu ķermeni, jā. Par spīti visam tam, kas mūsu pasaulē ir, ja, kad mūsu pasaule paliek arvien toksiskāka un toksiskāka, ja, tad visi, protams, ir līdzsvarā. Tad, ja ir problēma, ir arī kaut kas pretī labs. Ja, nu, tā es to redzu. Citru, varbūt tu kaut ko pastāstīsi, tev radās kāda sajūta. Nu, vēl tā kā nobeigumā arī piebilst varētu, ka es uzskatu, ka jā, šajā virzienā, ka biorezonanse, jo viņa pastāv dabā, ar vien vairāk tiek izmantota tieši cilvēku labā, cilvēku veselības labā, rodas arī jaunas arī tomēr ierīces dažādas, bet pagaidām šīs web wellness ierīces pēc manām domām ir visprogresīvākās, tātad vieglāk lietojamās, un līdz ar to nu, es uzskatu, ka iegādājoties šādas ierīces, mēs būsim arī priekšā vēl daudzām citām, vēl daudzus gadus, jo šeit ir tiešām ieguldīts liels zinātniskais darbs, viņam ir gadsimti jau no pagājušā gadsimta vēsturi, kur jau šīs kompānijas dibinātāja tēvs jau bija tātad šis zinātnieks, kas jau pie tā strādāja Ukrainā kosmosa armijas vajadzībām. Un tātad apakšā ir ļoti, ļoti daudz zinātnieku darbi, liels ieguldījums. Un patreiz viņas ir ļoti vienkārši lietojamas, un cilvēks bez kaut kādas papildus speciālas izglītības viņus var lietot mājās. Katrs. Nav vajadzīga medicīnas izglītība vai fiziķa izglītība vai vēl kāda. Vienkārši var lietot, noskatoties varbūt kādu instrukciju, pamācību, kas arī ir atrodamas šīs kompānijas mājaslapā, ir ļoti daudz šīs instrukcijas, krieviski gan un angliski,
un vēl daudzās citās valodās, vai arī, kā Inga teica, var vērsties pie mums, un mēs varam patreiz tiem, kas šajā laikā iegādāsies ierīces, šie kursi tiks doti vai piešķirti bez maksas. Tā kā jā, es uzskatu, šīs ir ļoti progresīvas ierīces, kas jau ir aizteigušās daudzus gadus uz priekšu savā attīstībā, un šis mākslīgais intelekts, kas ir apakšā viņām, ir ļoti attīstīts. Jā, un es domāju, ka, nu, būsim daudz ko izstāstījuši. Ja interesē kaut kas smalkāk vai vairāk, tad droši rakstat Ingai vai man, un tad jau arī pastāstīsim vairāk un atbildēsim uz jautājumiem, kas varbūt jūs satrauc vai ko jūs vēlaties uzzināt vēl. Jā, Inga. Nu, manuprāt, es domāju, mēs, ko varējām, to izstāstījām, vai ne? Tā kā Jā. šodien semināru beigsim un tiksimies noteikti vai nu kādā citā konsultācijā vai citā seminārā. Būsim priecīgi. Jā, tā kā paldies, ka skatījies, jā, mūs un jā, tiekamies Jā, citā reizē. teiksim, tā. Tā.